Labdien! Prieks redzēt jūs visus šeit, un arī tos, kas skatās mūsu tiešsaistē. Kas ir šeit? Šeit ir visi tie, kas tika izvirzīti godināšanai, kā gada brīvprātīgais 2024. gadā, gan brīvprātīgie, gan brīvprātīgā darba organizatori. Nevalstiskās organizācijas, nevaldības organizācijas. Noskaidroja, ka var lietot abus. Man laikam vairāk patīk nevaldības, jo visas nevaldības organizācijas ir valstiskas, bet varbūt viņas vienkārši nav valdībā. Un arī visi tie, kuri ir pamanījuši brīvprātīgā darbu un pamanījuši brīvprātīgos un organizators un pieteikuši viņus. Tā kā šeit ir visi savējie. Šeit ir visi brīvprātīgie un par brīvprātību ikdienā domājošie. Un mūsu kopā pavadītais laiks būs apmēram 1,5 stundu bez pārtraukuma. Un lai mums būtu tāds priecīgāks noskaņojums, un lai varētu pārbaudīt vispārējais mikrofons, mēs sāksim ar muzikālu priekšnesumu un lūdzu sagaidām Laika upe. Viens, divi, trīs. Aha, skan. Labdien, labdien. Milzīgs prieks šeit būt. Mēs novēlam īstenībā, lai Latvijai vēl vairāk un vēl lielāks pulks ar tādiem cilvēkiem kā jūs. Un mēs tad jums uzdziedāsim. Ja zināt dziesmu, droši dziedam līdzi. Kā jau teicu, visi savējie. Dzīve kā košums. Dzīve kā košums, 27 ziemas un nieki, tauriņu prieki, aplido, nezinot. Dienas kā sākums, 24 stundas no vietas, es pārskaitu lietas, bet tevis tur nav, acis sāpīgi grauž. Un ne pa jokām es esmu tāds kā nobijies, ar abām rokām pie sirdsapziņas pieķēries. Pārsteigums, izmisums, abiem mums noziegums, par vēlu meklē, debesis speklē. Tu esi no alvas, kā finiša balva, 2. klasē, distanču trasē, tāds kā balts sasniegums. Ir jau par vēlu meklēt, ko cēlu, es uzlieku rokas uz baltajām krūtīm un iekūstu ādā, lai sajuktu prātā. Un ne pa jokām es esmu tāds kā nobijies, ar abām rokām pie sirdsapziņas pieķēries. Pārsteigums, izmisums, abiem mums noziegums, par vēlu meklē, debesis speklē. Un ne pa jokām es esmu tāds kā nobijies, ar abām rokām pie sirdsapziņas pieķēries. Pārsteigums, izmisums, abiem mums noziegums, par vēlu meklē, debesis speklē. Paldies. Es redzēju, bija kas dziedāja līdzi arī. Ļoti labi. Mēs vēl būsim atpakaļ, protams. Paldies. Viens, grupa Laika upe. Jā. Marita nevis zālē, bet izstāžu zālē. Izslēgt to gaismu zālē, vajag atpakaļ izstāžu zālē par spožu. Zālē mums visiem viss jāredz. Paldies liels. Atpakaļ zālē, izstāžu zālē vajag izslēgt tagad.
Mēs paralēli tur mēģinām menedžēt, bet lēnā garā mums izdodas. Nedaudz par kārtību, par menedžēšanu un to, kā mums šodien būs. Tie, kas varbūt jau ir bijuši un daudz es atpazīstu gadiem ejot, kas šeit ir godināšana aicināti un kas ir aktīvākie brīvprātīgie no visas Latvijas, tad mēs šodien šeit priekšā izsauksim visus, kas ir klāt. Aicināti tika visi izvirzītie, saņemt apliecinājumu par to, ka jūs esat izvirzīti šī gada godināšanai. Sāksim ar Latvijas brīvprātīgajiem, pēc tam būs maza pauzīte, tad būs Rīgas un tad būs arī visas nevaldības organizācijas, brīvprātīgā darba organizatori. Aicināšu visus, kas tiek aicināti šeit priekšā, arī nedaudz uzkavēties, jo būs arī fotomirklis, lai tas paliek vēsturē gan godināšanas, gan brīvprātības, gan arī jūsu privātajā, ko pēc tam jūs varēsiet klātesošie saņemt kādu saiti, kur tās fotogrāfijas būs atrodamas. Tikai kā vienmēr vajadzēs atsaukties droši vien uz autorību. Bet tās detaļas būs pēc tam. Un tiem, kas mūs skatās tiešraidē, varbūt tas nav tas pats interesantākais, bet es ļoti ceru, ka jūs esat, kas vēro šo un varbūt arī pēc tam vēros. Tā kā būs sākumā visi saņems apliecinājumus, kas izvirzīti, un tad pēc tam mēs arī godināsim tos, kas saņems nedaudz lielākus diplomus. Jo man šķiet, visi tie, kas šeit zālē, ir pelnījuši vislielāko atzinību par to, ko jūs ikdienā darāt. Un sāksim mēs ar mazu uzrunu. To teiks ļoti sportisks, jau politiķis. Es man šķiet iepazinos ar viņu vēl pirms politiskās karjeras vai varbūt pašā sākumā. Un tagad viņš ir... Pagājušajā gadā man bija nedaudz mazāk ko pieteikt, ir par vienu titulu vairāk, bet viņš ir no Talsas puses un ir Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs un brīvprātīgo konsultatīvās padomes vadītājs. Reinis Uzulnieks. Sagaidām. Jā, šis uz pirmo strādā. Visiem arī nākamajiem šeit piespiež, un tad tu viņu var uz augšu uzlaidīt. Paldies. Cienījamās dāmas, godātie kungi, nevaldības organizācijas, brīvprātīgo darbu veicēji, draugi atbalstītāji. Man ir tas gods jau 2. gadu pēc kārtas būt šajā skaistajā Kokara zālē un sveikt gada brīvprātīgo 2024. 5. decembrī mēs svinam starptautisko brīvprātīgo dienu, un man bija tā iespēja piedalīties arī vienā diskusijā, un jau tad es uzsvēru, ka šis tiešām šai kustībai ir vēsturisks brīdis. Mazliet vēsturē pakavēšos 2014. gadā, man bija tas gods kopā ar Inu Tetorovs, kad es biju pirmoreiz parlamentārais sekretārs, izveidot likumu, brīvprātīgais likums. Nepagaina 10 gadi, kad tika mētāts, tad kurā ministrijā būs Labklājības, ekonomikas, sabiedrības integrācijas fondā. Tad šis ir tas vēsturiskais brīdis, kad politikas veidotāji brīvprātīgajiem ir Labklājības ministrija. Turpinot, jā, paldies. Un ja jau Labklājības ministrija atbildīgā par politiku, tad ir kaut kas jāsaka arī darīt. Un jau pagājuši mēnesi tika sasaukt pirmā konsultatīvā padomes sēde, kur ir man tas gods viņu vadīt, kur ir 6 nevaldības organizācijas un 6 ministriju pārstāvu. Līdz ar to jau pirmajā sēdē es redzēju, ka cilvēkiem acis deg. Un šī ir tiešām tāda fantastiska kustība, brīvprātīgā kustība, jo, kā es vienmēr teicu, brīvprātīgais var būt bērns, kurš tikko ir iemācījies staigāt, līdz seniors savos labākajos gados. Galvenais vai ir laba sirds, mērķis, kaut ko labu izdarīt citu labā, un jūs esat tie, kas to ir paveikuši. Paldies par to, un lai jums sirsnīgi diena, jo šī diena ir veltīta jums. Paldies! Paldies, Reinim. Aicinu tev arī nedaudz uzkavēties. Tu vari droši iet kaut kur šeit starp abiem mikrofoniem. Tās būs laba vieta. Un, kā jau minēju, tagad mēs gribam sumināt. Visi klātesošie lūdzu nākam priekšā. Un, ja kāds nav, tad mēs apliecinājumus noteikti nogādāsim vai sarunāsim, kā viņi nokļūs līdz brīvprātīgajiem. Un apliecinājumu par izvirzīšanu gada brīvprātīgais 2024 saņem Agnese Krauze. Kaspars Krauze. Kāds nav uz vietas, tas nekas, mēs nosauksim visus. Aldis Silovs. Andris Leja. Un
pasaka, lai viņi paliek. Paliekam šeit, jā, uz kopīgu bildi. Angelina Kihtane. Austra Sipeniece. Betija Vildiņa. Un Evija Vildiņa. Biruta Nebare. Kristīna Runce. Daiga Andersone. Daniela Kononova. Edijs Jakubausks. Eva Valtere. Evelīna Pastuhova. Evelīna Žanete Švirkste. Gunita Bārda. Gustavs Lācis Kalniņš. Ieva Skuja. Ilze Kola. Droši var gavilēt, droši. Un aplausi izklausās tā, it kā jums būtu cimdi. Nu jā, ziema, es saprotu. Labi, pataupiet rokas, vēl noderēs. Visu dienu būs jāaplaudē. Jana Biezā. Jānis Barkāns. Karīna Giptere. Lāsma Kursīte Kozule. Laura Šapkova. Liāna Romānova. Līga Kriškijāne. Es iešu par galu. Ligita Šteina. Lieliski, visi gandrīz ir. Ligita Stikute. Malda Caune. Mārcis Veits. Otto Veliks. Paula Āboltiņa. Pāvels Čornijs. Zane Cinglere. Sagaidām Zani un aicinu arī visus jau, kas ir, mēģinām tādu nedaudz ciešāk, uztaisīsim smuku kopbildi. Protams, vienmēr ir grūti noteikt, kurš no Rīgas, kurš no Nerīgas, jo brīvprātīgie nedzīvo vienā vietā, viņi ir visur. Šeit tātad ir pirmā daļa no brīvprātīgajiem un aicinu jūs visus kolosāli uzplaudēt visiem šeit priekšā esošajiem.
Mirkli, jūs ļoti ātri aizskrējāt prom. Mazās dāvaniņas vēl bija katram. Paliekat sastingstat vietā, kur jūs esat. Kur man palika otra meitene, kas palīgā. Raiti, tas bija tagad jāizdara. Bet nekas, mēs tūdaļ tiksim ar visu galā. Varbūt kāds var nākt palīgā vēl izdalīt. Sastingstat, kur jūs esat, ja? Tad jūs dabūsiet visu pa kādai dāvaniņai. Tā, es ceru, ka visiem pietiks. Ja kādam pietrūks, tad nepietrūks. Kaut ko izdomāsim. Paldies! Paldies arī visiem palīgiem. Un ir visi saņēmuši, ja vēl nav. Drīz saņems, tūdaļ būs. Un tagad mēs turpināsim. Būs vēl apsveicami brīvprātīgie. Un tagad būs atkal cits apsveicējs. Paldies, Reini, tev vēl mūs vajadzēs vēlāk, bet pat labam tu vari nedaudz pabaudīt norisi. Un tagad es aicināšu mūsu priekšā dažus vārdus arī bilst un arī pasniegt apliecinājumus cilvēkam, kas ir ilgstoši, viņi ir bijusi ilgstoši darbdevēji konfederācijas vadītāji, ilgstoši. Tad viņi pierunāja un viņi bija veselības ministri. Un tagad neviens viņu nepierunāja, bet viņi ir viens no lielākajām starptautiskajām un Latvijā viennozīmīgi aktīvi esošajiem brīvprātīgiem skaita ziņā organizācijā. Un tā ir Latvijas Sarkanā krusta prezidente Līga Meņģelsone. Lūdzu. Labdien! Labdien tie, kuri mums dod drošības sajūtu. Jo, mīļie, Latvija ir tik stipra, cik stipri ir tās cilvēki. Un nevienmēr mēs visi esam stipri. Ne katru dienu, ne katru nedēļu, ne katru gadu. Bet ja apkārt mums ir drošības tīkls, tie ir tie līdzcilvēki, kuri tev vai nu pasaka, kā tev palīdzēt, vai piezvana un pajautā, kā tu jūties. Tad tajā brīdī Latvija top stiprāka. Un ja organizācijas, kuras domā, kā palīdzēt ikdienā gan tiem, kas ir smagi slimi, gan jauniešiem, kuri meklē savu ceļu, gan senioriem, kuriem šobrīd varbūt ir bēdīgāks prāts, tad tās organizācijas ir ārkārtīgi lielu pateicību parādā no mums visiem. Un arī Latvijas Sarkanais krusts kā ārkārtīgi liela un stipra organizācija, ne tikai tāpēc, ka ir daudz darbinieku, kas domā gan par to, kā aprūpēt tos, kuriem dzīvē nav veicies. Un tās ir gan patvērsmes, tās ir atskurptuves, tās ir zupas virtuves, bet tā ir arī aprūpe mājās, tās ir ilgstošās aprūpes centri. Un tāpēc man ir ļoti liels prieks un gandarījums, ka Latvijas Sarkanajā krustā ir ļoti, ļoti daudz brīvprātīgie. Tie ir vairāk kā 1000. Un es domāju, ka varētu būt vēl vairāk, jo kā dažas dienas atpakaļ, kad bija starptautiskā brīvprātīgo diena, tad konferencē, ko laipni uzņēma biedrība Tavi draugi Ventspils ielā, tur bija ļoti daudz mūsu kolēģi un arī no Somijas Sarkanā krusta vadītājs, un viņš teica par vienu pētījumu par brīvprātīgajiem. Un jautājums bija tāds, kāpēc brīvprātīgie grib palīdzēt. Un tad tā viena atbildēm bija nevis, ka es gribu palīdzēt otram cilvēkam, bet es gribu palīdzēt sabiedrībai. Es gribu palīdzēt mūsu sabiedrībai. Un jā, es to daru palīdzot savam kaimiņam, vai palīdzot jauniešiem, vai palīdzot senioriem, bet tā lielā ideja ir palīdzēt sabiedrībai. Un te, mīļie, ir ārkārtīgi svarīgs priekš manis arī, kāpēc es arī tajā brīdī, kad man galīgi nevajadzēja piekrist vistrakākajam izaicinājumam manā dzīvē, bet nostrādāja šis pats elements. Es gribēju palīdzēt Latvijai. Un jā, bija grūti, bija sasodīti grūti, bet es to izdarīju.
Un tieši tāpēc es ārkārtīgi jūtu un saprotu arī brīvprātīgos, kur iet un dara un neprasa, kas man par to būs. Jo mēs zinām, ka būs daudz, daudz vairāk. Mēs dzīvosim labākā un stiprākā Latvijā. Tāpēc noteikti gan iesaistieties, gan turpiniet to darīt. Un citreiz arī vienkārši uzrakstiet ziņu, kā tu jūties. Paldies! Paldies Līgai. Es drošības labad iešu uzreiz jau uz maliņu. Varbūt kaut gan šeit, man liekas, nedaudz mazāk skaita ziņā, bet tikpat lieliski un fantastiski brīvprātīgie. Vairāk tā kā no Rīgas puses būs tagad. Valdemārs Lapa. Ritvars Brālis. Gunārs Grabinskis. Un paliec, mēs bildi uztaisīsim, ja? Aleksis Vanaks. Amelija Irina Aleksandrova. Artis Birkmanis. Beāte Āķe. Biruta Žeikare. Dace Kukule. Daniels Zeltiņš. Elena Kikuste. Emīlija Skaistkalne. Evalds Marks Strautiņš. Florian Gabauā. Gunita Mežniece. Ilona Bogomola. Indra Lodziņa. Irēna Reina. Aleksejs Beloglazovs. Irina Romanova. Jānis Jēgers. Kristaps Oliņš. Liene Purgele. Lienīte Mardara. Līga Liepiņa. Manuel Fernandes Gonzales. Marija Antāne. Mudīte Paegle. Ņina Meņģele. Olga Butāne.
Ramona Liepiņa, Rišards Zaļeskis, Rūdis Rūķis, Sandra Rodina, Valija Grundāne, Viktors Gričaičuks, Zane Kopštāle, Olga Salgotne, Agnese Vārna, Ļudmila Vokalo, Ilga Antuža, Tagad atkal lielisks fotomirklis. Lūdzu, savietojamies, sekojam fotogrāfa norādēm. Un atceramies, neskrienam prom. Ja fotogrāfs ir gatavs jau, vēl, jā, visi nedaudz paliekam smuki pa dāvaniņai. Es ceru, ka visiem pietiks. Vētrainiem aplausiem skanot. Paldies arī Līgai Meņģelsonai par apsveikumiem. Un mazs jautājums, vai kādam izdevās, vai kāds pamanīja, kādā secībā es saucu alfabēta, bet pēc kā? Pēc vārda, jā, paldies, jā, lieliski, paldies. Kāds tomēr seko, tas ir labi, tad jūs klausaties, tas ir super. Paldies liels vēlreiz. Un tagad mums būs atkal viens smuks muzikāls sveiciens no grupas Laika upe. Lūdzu, mākslinieks. Jā, smaidām, jā, sakam sieras. Ko mēs nospēlēsim vienu arī savu dziesmiņu. Domāju, ka būsiet arī dzirdējuši. Jādzird jau pa sniegu, bet mēs vēl pa lietu tādi mums tie laika apstākļi. Diemžēl. Es šonakt dzirdēju, kā aiz loga klusi smilkstot, iela pēc lietus raud. Un man varbūt likās, bet to, kas kādreiz tikās, tagad šajā ielā nav. Es esmu naivs, bet cita ceļa nav. Es iešu tev līdz manā ielā līdz. Sagrauj un sit tik ļoti, cik vēlies ar netīrām kājām nakšu klāt. Nav manā ielā līdz tik ilgi, nezinu vairs kā nomazgāt. Aiz loga paskrien ziemas un rudeņi pat ielas, nezin, ko vēl gaidu šeit. Jā, man varbūt likās, bet starp tiem, kas reiz tikās, ir vēl kaut kas nepateikts. Es esmu naivs,
bet cita ceļa nav. Es iešu tev līdz manā ielā līdz. Sagrauj un sit tik ļoti, cik vēlies ar netīrām kājām nākšu klāt. Nav manā ielā līdz tik ilgi, nezinu vairs kā nomazgāt. Sagrauj un sit tik ļoti, cik vēlies ar netīrām kājām nākšu klāt. Nav manā ielā līdz tik ilgi, nezinu vairs kā nomazgāt. Nav manā ielā līdz tik ilgi, nezinu vairs kā nomazgāt. Paldies! Paldies Laika upei. Un mums ir vēl viens izvirzīto šoreiz organizāciju bloks. Nosauksim arī visas nevaldības organizācijas, kas tika izvirzītas godināšanai. Nu, un modelis tas pats nāk uz priekšu, bet mums ir palikuši tikai 6 dāvaniņas. Ja būs pa daudz, tad nedabūs neviens. Ja būs tieši tā kā vajag, tad dabūs visi. Ja es nezinu, kā labāk darīt, varbūt kāds var padalīties, izdomāsim. Bet ne jau pēc dāvanām mēs šeit nākam, bet vienkārši būt kopā. Es ceru, ka jūs arī izmantosiet iespēju pēc godināšanas nedaudz tīkloties, jo man ir ļoti labas ziņas regulāri pēc godināšanām, ka daudz ir atraduši viens otru gan savās ikdienas gaitās, gan pat ir veidojušās ģimenes. Bet par to mēs nākamajās godināšanas ir jau tāda statistika sāk veidoties, jo tas norāda, ka šai balvai tā jau ir tradīcija, jo viņi lēnām jau ir iesakņojusies. Un tagad nevaldības organizācijas biedrība Bona Fide Latvija pārstāv lūdzu. Līga, piedod, Līga, man tevi vajag arī, jā. Es sajaucu, Līga iedos. Tev roka vēl jāpaspiež arī Bona Fide Latvija pārstāvjiem. Biedrība Svētās ģimenes māja pārstāv lūdzu. Organizācija Silto darbu Tīne lūdzu pārstāv. Sabils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija. Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Klubs Māja, jaunatne vienotai Eiropai. Organizācija Jaunieši Latvijai. Enguras brīvprātīga ugunsdzēsēju biedrība. Biedrība Piedzīvojuma gars. Biedrība Līdzvērtība.
Paldies. Tagad atkal smuki sastājamies uz lielisku kopbildi. Sekojam fotografu norādēm, lūdzu. Paldies liels. Paldies arī Līgai. Piedod, ka es tevi izsaucu vēlreizīt. Un noteikti kādam no tiem, kas bija tagad šeit mūsu visu priekšā, un es ceru, ka jūs kopā gavilējāt ne tikai aplaudējot, bet arī savās sirdīs par lieliskiem cilvēkiem, gan kas ir kā brīvprātīgie, gan tiem, kas organizē brīvprātīgā darbu, jo tas galīgi nav vienkārši. Un ir prieks, ka ar katru gadu arvien vairāk parādās organizācijas, kas to dara kvalitatīvi, ilgtermiņā, un tie brīvprātīgo tīkli izveidojas visā Latvijā. Un ka tie nav tikai netīšām notikuši gadījumi, bet tā ir plānveidīga un domāta lieta. Tā kā paldies vēlreiz visiem brīvprātīgajiem un nevaldības organizācijām. Un tagad mēs dosimies tālāk, un mēs sāksim godināt brīvprātīgos, kurus apskatīja un vērtēja arī žūrija, kā mums vienmēr ir. Un tā sastāv no konkrētām organizācijām, kuras šogad izvēlējās būt starp žurētājiem. Tā kā atgādinu, vienmēr ir iespēja jebkuram kļūt par to, kas vērtē pieteikumus, bet mēs no savas puses vienmēr uzaicinām, lai mums ir gan nevaldības organizācijas, gan valsts pārvaldes un no visas Latvijas. Un nosaukšu tagad, kas tad bija tie, kas vērtēja, un pēc tam mēs iesim tālāk ar jau goda zīmju pasniegšanu. Un šogad tātad brīvprātīgo godināšanu organizē Nodarbinātības valsts aģentūra, kas ir galvenais organizators, un vērtēja pieteikumus Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktora vietniece. Tos nosaukums vienreiz vajadzētu kaut ko vajag izdomāt, kaut ko es nezinu, ļoti sarežģīti. Sigita Rozentāle. Mazus aplausus noteikti. Es zinu, ka daži no žūrijas ir arī klātesoši, bet ne visi, un arī jūsu jau redzētais Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks bija starp vērtētājiem. Paldies, Reinim! Izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu koordinātore Marija Vlasenko. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības programmu departamenta direktore Māja Kolberga un arī Inese Boša. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes jaunatnes lietu un sporta pārvaldes vecākā jaunatnes lietu speciāliste. Man liekas, visvairāk vārdu. Gunita Vanaga. Kaut kur ir, kur ir Gunita. Droši, ja nekautrējaties, tad droši var piecelties un pamāt. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Lazdiņa. Ir Kristīna, tur arī ir. Latvijas jaunatnes padomes valdes loceklis Atis Ķeņģis. Un divi vērtētāji no Valmieras novada fonda, padomes loceklis Rišards Edijs Štibe un vadītāja Patricija Siliņa. Nu jā, kā jau minēju, mēs esam nonākuši līdz goda zīmēm, tad atgādinu, tad ir nedaudz lielāks diploms, nedaudz lielāks gods. Par jums uzzinās varbūt personīgi vairāk cilvēku Latvijā, un es ceru, ka tas jūsu piemērs ikdienā, ko jūs darāt, ja tas ir kaut kur uzrakstīts vai parādīts, tas spēs iededzināt vēl vairāk cilvēks pozitīvā ziņā, aizdegt viņu vēlmi kļūt par brīvprātīgajiem. Un sāksim mēs mūsu godināšanas tā kā otro sadaļu, un goda zīmēs ir tāda sudraba piespraude, ko var likt vai nu kā pie apģērba, vai arī turēt uz plauktiņa, uz skaista cēlkoka paliknīša, un arī lielāks diploms. Un
Un es jau teicu, un es arī aicinu visus biežāk runāt par brīvprātīgajiem, kas jums ir apkārt, biežāk runāt medijos, biežāk uzrunāt cilvēkus apkārt, lai tos labos stāstus zina pēc iespējas vairāk cilvēku un tiešām spēj atrast arī savu jomu, kur būt par brīvprātīgo. Jo daudzi man regulāri zvana un prasa, ko? Un tad es prasu tieši tos pašus jautājumus pretī. Ko? Kur tu esi, ko tu gribi? Tad es tev varu palīdzēt, tad es tev varu ieteikt, kur tu vari būt par brīvprātīgo, tad es varu kaut kādā veidā palīdzēt atrast vienam otru. Un mums sāksim mūsu godināšanu, otro daļu ar lielākiem diplomiem, un tos sākumā mums pasniegs, kā pirmā pasniedzēja būs, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece Kristīne Stašāne, lūdzu. Labdien, brīvprātīgie! Labdien, visi klātesošie! Lai arī ārā ir drēgns un pelēks, tad jūsu plašie smaidi liecina par to, ka sirdīs un prātos mums ir skaisti, silti, jo lielie darbi mūs viennozīmīgi silda. Man ir patiesas prieks būt šodien šeit klāt, šajā brīnišķīgajā dienā, kad mēs visi sakām jums lielu paldies par to, ko jūs darāt, par jūsu nesautīgumu un lielo sirdi. Reiz kādā no pasākumiem Ukrainas vēstnieks Latvijā teica par mums kā valsti, par latviešiem: jūs esat maza valsts, bet jūs esat liela nācija. It kā tik vienkārši vārdi, bet reizē šķiet tik cēli, un jūsu lielā un plašā sirds un lielie labie darbi ir kā apliecinājums tiem. Vēlreiz un vēlreiz milzīgs jums paldies, un lai skaista šī diena. Paldies, Kristīnai. Uz brīdi var vēl apsēsties, jo man ir vispirms es iepazīstināšu ļoti nedaudz iepazīstināšu ar vienu brīvprātīgo, kas diemžēl šodien nav klāt, bet žūrijas prāti bija goda zīmes saņemšanas cienīgs, un noteikti šo cilvēku pazīst pilnīgi visi tie, kas nedzīvo Rīgā, bet kas dzīvo konkrēti Jaunpilī. Un tā ir Jaunpils pensionāru biedrības viena no aktīvākajām darbiniecēm jau no 2003. gada, un kā pirmā tiek godināta šoreiz no manas puses un ar jūsu aplausiem, un tā ir Austra Sipeniece. Vai ir kāds, kas var Austras vietā saņemt šo diplomu? Ir kāds, kas varētu? Lieliski. Droši nāk. Aplaus. Goda zīme. Ar Austru esam diezgan labi pazīstams. Mēs dzīvojam turpat kaimiņos, kaimiņu pagastā. Austra, manuprāt, ir šo godam nopelnījusi, jo viņas enerģiju novēl katram no mums. Un puķe. Paldies. Man šķiet, ka pārējiem visiem vajadzēja būt, bet sveicienu lūdzu nododiet, un es ceru, ka viņas darbs... Es sapratu, tad jūs esat no Irlavas, jā? Tad ir skaidrs, ka viņas darbs ir zināms daudz kur. Uz tādiem balstās arī brīvprātība visā Latvijā. Paldies milzīgs Austrai Sipeniecei vēlreiz. Un atkal aicināšu Kristīnu Stašānu, lai nav vienkārši jāstāv. Un Kristīna tad mums izstāstīs, kas būs nākamais godināmais. Es paņemšu špikarīti, jo uzdevums bija ne tikai izstāstīt par apbalvojamo, bet ieturēt arī nelielu intrigu. Līdz ar to es mēģināšu arī to izdarīt. Runa ir par kādu cilvēku ar lielo plašo sirdi, kas pievienojās biedrībai Tavi draugi brīvprātīgo lokam 2022. gada rudenī. Šobrīd, kopš 2024. gada,
ir biedrības maskēšanās tīklu projekta dalībnieks un darbnīcas vadītājs. Sekoja ideja izveidot maskēšanās tīklu darbnīcas arī citviet Rīgā un Latvijā, apvienojot tās biedrības Tavi draugi tīklu aliansē. Un ar lepnumu var teikt, ka tas ir arī izdevies, jo šobrīd bez Rīgas šādas darbnīcas ir arī Suntažos, Ikšķilē, Carnikavā, Siguldā, Cēsīs un arī citur. Lai nesauktu vārdu, ja, šī cilvēka ar lielo un plašo sirdi un biedrības jaunākā iniciatīva ir Ukrainas draugu Latvijas sabiedrībā zināmu cilvēku rokām tapuši maskēšanās tīkli kā mākslas darbi, kas apvienoti ceļojošā izstādē. Mērķis ir veicināt interesi par šīm darbnīcām un, protams, arī atgādināt vēlreiz un vēlreiz visiem, ka karš joprojām turpinās. Cilvēks ar lielo un plašo sirdi uzskata, ka atbalsts Ukrainai nav sprints. Tas ir maratons, kurā uzvara ir iespējama tikai strādājot kopā un ticot. Viņš allaž tiecas atrast aizvien piemērotākos risinājumus un vislabākā rezultāta sasniegšanu. Bet tas, ko visvairāk vēlētos uzslavēt un uzsvērt, ka šī cilvēka neatlaidība un vēlme vienmēr skaidri noteikt mērķus, ir bijis nenovērtējams iedvesmas avots un dzinējspēks visiem, gan biedrībai, gan arī citiem brīvprātīgajiem. Viņš ir vienmēr kalpo kā iedvesmas avots un neļauj padoties pat brīžos, kad šķiet ir ļoti grūti un neiespējami. Un lūdzu tātad pēc šīs gada brīvprātīgā balvas aicinu Aldi Silovu. Nedaudz uztraucos. Vispirms es gribu pateikt paldies saviem vecākiem, kuri skatās no mākoņa maliņas. Paldies, ka ieaudzināja darīt prieku. Kas ir bijis pamatā? Tad otrs lielais paldies manai seviņai Gunai. Tā sanāca, ja nebūtu viņas, tad uz šī ceļa es droši vien nebūtu nostājis, būtu aizgājis pa citu ceļu. Paldies biedrībai Tavi draugi, jo viņi rada vidi, kur var izpausties, darot labus darbus. Un paldies visiem klātesošajiem, jūs darat pareizas lietas, un darīt pareizas lietas ir pareizi. Un viss būs labi. Все будет добре. Foto. Kristīna, fotografija. Tas fotogrāfs tik lēns, uzreiz jāskrien. Viņš neatrodas savā vietā. Tā, tad to nāc kaut kur tā, lai nav tāda fotogrāfija. Kur man tā fona mūzika pēc scenārija rakstītājs nevar saprast? Ja šoreiz ir tik daudz to organizātoru, ka es nespēju visu tik galā pa daudz. Tagad jau pietika, jā, super, ir podziņa ir atrast ideāli. Un mūsu nākamo godu zīmes saņēmēju pateiks cilvēks, kas šeit jau ir bijis, un lieliska dejotāja, Līga Meņģelsona. Vai tu neizdeji ansamblī? Man vismaz likās, tautas starpā es esmu tik smuki tautas starpā valkā parasti tikai tie, kas dejo tautas dejās, jo koristi parasti švakāk valkā. Tu taču dejo tautas dejās. Paldies, jo visi dejotāji un koristi arī ir brīvprātīgie, vai ne? Mēs ziedojam savu laiku, lai koptu tautas tradīcijas, un to arī mācam saviem bērniem.
Par gada brīvprātīgo 2024 man ir tas gods izstāstīt jums par fantastisku sievieti, kura šai organizācijai pievienojās, kurā viņa izpauž savus labos darbus tikai pirms gada, bet viņa ir paspējusi pārsteigt visus. Viņa katru nedēļu ziedo savu laiku, lai palīdzētu paliatīvajiem slimniekiem. Viņa ir gan Biķernieku slimnīcā, gan Stradiņos, gan pirmajā slimnīcā. Viņa ir tā, kas ir organizējusi un piedalījusies fantastiskā projektā Svētku galds, kas iepriecina, kas izdara to, lai cilvēks justos kā svētkos. Un viņa ne tikai piedalās šajā Svētku galda veidošanā un pati arī aktīvi piedalās, bet arī viņa atrod vēl laiku, lai kā frizieri arī aizietu uz pirmo slimnīcu un safrizētu tās kundzītes, kuras ļoti, ļoti grib būt skaistas, bet viņām šobrīd ir ļoti, ļoti grūti. Un viņa noteikti ir tas cilvēks, kuru neprasa, kas man par to būs, un viņa saprot, cik svarīgi ir gan cilvēka ienākšana šajā pasaulē, gan cilvēka aiziešana. Un droši vien, ka tas, kādā veidā mēs attiecamies arī pret šo procesu, tas nozīmē, cik nobrieduši mēs kā nācija esam. Tāpēc mana dziļa cieņa un ārkārtīgi liels prieks, ka paliatīvā aprūpe šobrīd Latvijā ir iegūst pavisam citu jēgu, būtību, tieši pateicoties gan šai organizācijai, gan tādiem cilvēkiem kā viņa. Un man ir liels prieks, ka arī pagājušajā gadā man izdevās ar lielām pūlēm, bet izdevās izveidot mobilā paliatīvā pakalpojumu mājās, tādu jaunu pakalpojumu Latvijā, kas palīdz ģimenēm arī. Tāpēc es no visas sirds saprotu, ko tas nozīmē, cik daudz tas nozīmē gan cilvēkiem, gan viņu ģimenēm, un cik ļoti daudz tas atbalsta. Tāpēc par lielu sirdi, par nesautību un par cilvēku, kuru mēs visi varam noliekt galvu viņa priekšā, jo viņi vienkārši iet un dara un iepriecina. Un tā ir biedrības hospiss biedre Gunita Mežniece. Paldies! Es neteikšu neko daudz, es pateikšu tikai no visas sirds paldies visiem, kas izvirzīja, paldies visiem, kas dara tādus darbus. Jo vairāk mēs būsim tādi un darīsim, jo visiem būs labāk. Paldies! Nākamo godināmo mums pateiks, vārdu nosauks un nedaudz pastāstīs. Es domāju, kā lai piesaka, un man liekas, ka sanāk tā, ka viņš ir tādas melnbaltās pasaules krāsotājs. Viņš spēja melnbaltus taustiņus pārvērst kaut kā ārkārtīgi skaistā, burvīgā un dažādā. Un tas ir izcilais pianists Andrejs Osokins. Lūdzu. Labdien visiem! Man ir tāds gods šodien šeit,
šajā skaistē kokoru zālē, es tev uz sienas redzu diriģentu tēlus, un vispār liels prieks jūs visus redzēt šeit, un par brīvprātīgiem es varu tikai pievienoties iepriekšējiem runātājiem, bet, protams, liela sirds, dedzīga dvēsele, cilvēki, kuri dara to, kas ir ārkārtīgi svarīgs, bet es arī gribu apliecināt jūsu gudrību, jo jūs sapratat kaut kādu ļoti svarīgu dzīves gudrību un atziņu, ka ja jūs dodat kaut ko citam, kam ir grūtāk, kam ir sarežģīti, kurš varbūt arī nezin, kā viņam palīdzēt, un jūs atrodat to veidu palīdzēt, tad arī jūs kļuvat laimīgi, un visi cilvēki apkārt kļūst laimīgākie. Un man liekas, ka šeit ir brīnišķīgi, ka varētu to laimi nest uz pasauli ar šiem brīnišķīgiem un ļoti svarīgiem darbiem. Tā kā liels paldies un lieli brīnišķīgi aplausi visiem. Un tālāk es sapratu, ka vajag tādu intrigu. Es tādu intrigu, jā, man ļoti patīk intrigas, tad es jums neradīšu to vārdu, bet ideja ir viena sieviete, kura jau gandrīz 10 gadus no 2016. Gada Lūznavas mūžā dara kaut ko ļoti skaistu un brīnišķīgu. Viņa gan ļoti aktivizē visas kopienas darbu, gan arī viņa veicina kultūras notikumus šajā skaistajā mūžā, gan arī viņa veido iekļaujošu projektu starptautiskā un vietējā līmenī. Un šogad, piemēram, viņa palīdzējuši vairāk nekā 100 mūžas pasākumu norises un gatavoja gan materiālus, gan cilvēkus sagaidīja ar atvērtām rokam un ļoti, ļoti palīdzēja viņiem redzēt skaistumu mūsu vēstures mantojumā. Bet arī, būdama persona ar invaliditāti, viņa palīdzējuši Lūznavas mūžai kļūt par tādu iekļaujošu kultūru vietu un veicina šīs vietas kultūras mantojuma pieejamību visiem. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi un brīnišķīgi, un viņa pēc būtības iedvesmo visu Rezeknes apkārtni darīt kaut ko, lai cilvēki ar invaliditāti arī varētu priecāties un uzzināt kaut ko ļoti svarīgu gan Lūznavas mūžā, gan citas vietas. Un tiešām viņa, piemēram, palīdzējuši apzināt Rezeknes novada cilvēkus ar kustību traucējumiem, lai iesaistītu tos semināros par uzņēmēju darbību. Man liekas, ka tas ir brīnišķīgi, ka ir tādi cilvēki, un man ir ļoti liels gods un prieks nosaukt viņus vārdu. Tā ir Ligita Stikute. Jūsu aplausi. Liels prieks un gods būt šeit, un, protams, lielākais paldies brīnišķīgam Lūznavas mūžas kolektīvam, par iespēju, kad es varu darboties un būt noderīgai un būt vienkārši cilvēkos un, kā saka, tāpat drusciņu uztraucos, bet ārkārtīgi liels paldies par novērtējumu un kā saka, noteikti turpināšu arī tālāk darboties, jo tas man sagādā lielu prieku būt vienkārši noderīgai. Paldies liels! Kopā ar Andreju, ja?
Paldies Andrejam. Paldies. Sveicam arī vēlreizīt mūsu godzījumu saņēmēju. Un vēlreizīt atgādinājums visiem tiem, kas šeit zālē sēdošiem, varbūt tas nav tik svarīgi, bet ja mūs kāds skatās, tad atcerieties, ir ārkārtīgi svarīgi par brīvprātīgiem stāstīt un lūdzu sūtiet pieteikumus uz brīvprātīgo godināšanu arī nākamgad, jo šie stāsti visiem ir jādzird un mums ir tik daudz cilvēku, līdzcilvēku, no kuriem var iedvesmoties. Un nākamo balvu, kas saņems goda zīmi, mums nosauks Sustento vadītāja Gunta Anča. Lūdzu, Gunta. Jā, labdien visiem! Un jūs sakāt, jūs jau esat šeit vairākus gadus, bet es esmu pirmo reizi. Un ziniet, kas mani pārsteidza? Mani pārsteidza tas, ka te ir tik daudz, kā es vienmēr saku, trako. Tie taču ir traki cilvēki, kas vienkārši nevis guļ mājā, lasa grāmatu, skatās televizoru. Tie ir traki cilvēki, kas tērē savu laiku, lai kaut kur ietu, skrietu un kaut ko darītu un beigās par to neko nesaņemtu. Bet kas ir vārds neko? Vārds neko droši vien nav tas pareizais vārds. Jo mēs jau nekad nedarām vienkārši par neko. Mēs darām par savu prieku, mēs darām par sajūtu, ka tu esi kādam vajadzīgs. Mēs darām tāpēc, ka tu esi prātīgais. Prātīgais taču, vai ne? Un tie arī esam visi mēs šeit tik daudzi un dažādi. Un ja jau mēs sākām par intrigām, tad jā, paldies. Ja mēs sākām par intrigām, tad es gribu mazliet parunāt par sevi. Tad, kad man bija ģimene, kurā es dzīvoju kopā ar mammu un tēti, un jūs jau redzat, es esmu gana veca padomu laikā, tad man tik ļoti, ļoti pietrūka vienaudžu. Man tik ļoti bēdīgi bija būt vienai mājās, jo skola jau nebija pieejama un nebija neviena, kas varētu palīdzēt saorganizēt draugu pulciņu. Un arī manai mammai tik ļoti, ļoti vajadzēja atbalstu un nebija neviena organizācija, kas varētu palīdzēt viņai atrast citas līdzīgas mammas vai līdzīgas ģimenes, kurās varētu šo atbalstu iegūt. Un tāpēc šodien lielā balva, jeb lielais atzinības raksts, kā saka Inns, tiek organizācijai, kura no vienas puses saka, jā, dzīve ir sūra, jā, tajā ir daudz grūtību, bet tomēr ābeles zied ļoti skaisti. Un tad, kad ābeles zied ļoti skaisti, tad patiesībā arī šajā organizācijā tiek piedāvāta palīdzība bērniem ar invaliditāti, tiek organizētas nometnes, ābolīši bērniem ar invaliditāti, tiek organizētas dažādas dzīves aktivitātes, kas varbūt nemaina dzīvi visā Latvijā, bet noteikti maina šo ģimeņu un šo bērnu dzīvi. Un tādēļ es gribētu aicināt Mudīti Paegli saņemt apbalvojumu. Paliec. Kaut ko pasaka. Ko lai jums saku? Tā brīvprātīgo būšana jau nav tikai vienas organizācijas, vienas pilsētas ietvaros, un arī mēs no Sūrābeles puses varētu nosaukt daudz cilvēkus, kas brīvprātīgi mums palīdz, un tai pašā laikā arī mūsu cilvēki ir brīvprātīgie vēl citās organizācijās. Un man ir prieks šodien Vallija šeit bija. Viņa ir mūsu brīvprātīgā grāmatvede kopš organizācijas dibināšanas. Un tie ir vairāk nekā 25 gadi. Tā kā
ir prieks par visiem, un ja katrs mēs savu mazu daļiņu kaut ko izdarīsim, tad visiem būs labāk. Paldies, paldies visiem! Mazu kopā atnāc, tad jums uztaisim smuku bildību. Paldies, un atkal viena maza muzikāla pauzīte jau nē, bet muzikāls priekšnesums no Laika upes. Sagaidām māksliniekus ar aplausiem. Visi smaidīgi, tas labi. Nākamajā dziesmā es ceru, ka jūs arī dziedāsiet līdzi. Un tāda maza uzruna, ja? Ar ko mums šī nākamā dziesma asociējas, un tāpēc arī gribējām nospēlēt. Protams, nevienu mērķi mēs nevaram sasniegt bez kaut kādām grūtībām, bet tās grūtības dara mūs stiprākus. Tā tas ir. Ja viss nāktu viegli, tad mēs iespējams arī nenokļūt līdz tur, kur mēs vēlamies. Tāpēc kalniem pāri citi kalni būs. Novēlam jums tiem visiem kalniem tikt pāri un sasniegt vēlēto. Aiziet! Kara laukā tu un kara laukais. Brīdis neatļauj vairs spēlēt paslēpēs, dzirdi kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli. Cīņas karstumā kļūst nenošķīrams viss. Mazas uzvaras vai lieli upuri, redzi kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli. Sauvēs rīt beigs, līdz lepnums atkāpsies. Zemē miglāreis, jau atkal zālēnīgs, jūti kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli. Simtiem vēl, tūkstošiem reižu paklupsim un 7 punu pieres vidū būs. Visa laiku sadzīs, visi sniegi kūst, pavasaris līdz ar paliem salauzīs. Ir arī mūs, izkalojot krastus, tik stipras upes plūst. Kalniem pāri, viss kopā, citi kalni būs. Ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli. Kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli.
ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli pāri tiem. Paldies! Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu jau novēlam. Paldies! Laika upe. Paldies liels! Un mēs esam, var teikt, tādā goda zīmju viducī. Jūs redzat, mums ir palikušas vairs tikai 4. Kopā šogad mēs godinām 9 un brīvprātīgie lielākā daļa jau ir godināti, vēl arī dažas organizācijas. Un tas sanāk tāds tā kā mazs tā kā tilts. Un nākamais godināmos nosauks 2, gan brīvprātīgo, gan organizāciju. Cilvēks, kas darbojas jomā, kas ir tā kā tilts, savā ziņā vienpus un otrpus. Parasti mēs viņu redzam mazāk izmēru un lielāko daļu mēs redzam tikai viņa augšdaļu. Šodien varēs redzēt viņu visu. Un viņš pats ir arī brīvprātīgais. Un viņš vada vienu raidījumu, kur nosaukumu es droši vien tulkot varan īpašs. Tā kā raidījums sākās, tad puisis darētu kolosāli, bet droši vien tēt jāsaka vecis, varbūt jāmaina tas nosaukums. Uģis Joksts, sagaidām. Labdien visiem! Paldies, ka jūs esat. Gribēju jūs apsveikt uzreiz svētkos. Bet es domāju, ka jums svētki ir katru dienu. Manuprāt, taisnība. Jums svētki ir katru dienu, katru mirkli, jo jūs darāt varenas lietas. Mani bērni savos pusauģu gados reiz man prasīja, kāpēc tēt mums vajadzētu strādāt brīvprātīgo darbu. Es teicu, ziniet, emocijas pēc tam, bet kaut vai praktisku apsvērumu dēļ jūs sapratīsiet, ko jūs gribat dzīvē darīt un ko jūs negribat dzīvē darīt. Es pats esmu brīvprātīgais, bet man jāatzīst uzreiz, ka tikai un vienīgi uz pusslodzi, un es kaut ko darot vienmēr sev uzdodu jautājumu, kāpēc es to daru. Iespējams, varbūt to nemaz nevajag, bet es šoreiz atkal un atkal uzdodu jautājumu, un ziniet, es atrodu tikai vienu atbildi. Iespējams, man to šodien nevajadzētu teikt, it sevišķi jums, bet es tomēr pateikšu, varbūt man pašam paliks labāk. Es to daru sautīgu iemeslu dēļ. Es to daru dēļ tā gandarījuma, kas nāk pār manu galvu, dēļ tās jūsu mīlestības, kurā es burtiski peldos. Paldies jums par to, jūs esat brīnišķīgi. Kā jau viens pieteica, man tāds darbs ir uzdot jautājumus un kaut kur rakņāties bieži vien tur, kur nevajag, bet šoreiz par tēmu. Un tāpēc, ja man reiz tas gods un cieņa ir iedots, tad es arī rūpīgi painteresējos, kas ir tie brīnišķīgie cilvēki, ko mēs šodien sveicam. Viņi jau vairākus gadus aktīvi darbojas Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centra aktīvo jauniešu komandā. Es vēl neesmu beidzis. Viņi organizē pasākums un fantastiski radoši administrē sociālos tīklus Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centrā. Viens no viņas principiem ir teikt jā visam, kas nāk pretī. 2024. gadā viņa bija viena no jauniešu organizatoriem Eurodesk kampaņā Hop on the Train, kas ir kļuvusi par simbolisku notikumu, kurā izpaužas viņas spējas vadīt un organizēt, kā arī veidot kontaktus ar līdzīgi domājošiem jauniešiem. Turklāt viņi kopā ar Jelgavas novada lieliskajiem jauniešiem piedalās Erasmus Plus jaunatnes līdzdalības projektā ārpus burbuļa izstrādē. Projektā viņi piedalījās podcastu veidošanā, kuros tika apspriesti jauniešiem būtiski jautājumi, tostarp veselība, labbūtība, uzņēmējdarbība un jauniešu līdzdalība sabiedriskajās noricēs. Ziniet, viņa ir ļoti īpaša. Viņa spēja motivēt, viņa spēja ar savu kaisli aizraut citus, palīdzēt, un ir līdzdalības kustības pamats. Dāmas un kungi, ar aplausiem Eva Valtere.
Es sākšu ar to, ka es varēju neraudāt, lai būtu smugas bildes, bet tas nesanāca. Ja es varētu pateikties, pateiktos pilnībā visiem. Tā kā sāksim ar to, es pateicos pilnībā visiem, kas šobrīd te atrodas. Jūs darat daudz ko, un jūs to pat neapdomājat dažreiz. Bet noteikti lielākais paldies ir manai ģimenei, manai mammai, manai māsai. Lielākais paldies ir arī Agnesei, bez kuras es te nebūtu. Un vēl liels paldies ir manai skolotājai. Viņa šodien te nav, viņa ir, protams, Jelgavā atpakaļ, bet viņa arī ir man tik ļoti svarīgs cilvēks, un bez viņas arī es šeit nebūtu. Tā kā paldies jums arī visiem. Tu zini, kas tev jādara, jā? Tu zini, jā. Paldies, Inti, jā. Paldies arī jums. Es turpināšu. Un mēs bieži vien, saskatām brīvprātīgā darba emocionālo pusi un praktisko pusi. Tas, protams, viss savijās kopā, bet ir vēl viens ļoti būtisks aspekts, kurš paliek kaut kur, iespējams, dažreiz nemanāms, iestrēgst politikas veidotāju gaiteņos, likumdevējos, izpildvedevējos. Visādi, kur proti stāsts ir par tās likumdošanas vai citu lietu sakārtošanas, kas pasargā mūs arī savādā veidā un palīdz mums savādā veidā. Tāpēc es nākamo nomināciju būšu mazliet sausas, bet viņi dara lietas, kas ir vajadzīgas, un tur arī ir vajadzīgs brīvprātīgais darbs. Ieklausieties, lieliskais tīkls. Pēdējā gadā veicis milzīgu brīvprātīgo darbu, organizējis un mācījis citas organizācijas brīvprātīgiem darbam, motivējis dalībai valsts politikas veidošanā un normatīvo aktu izstrādē brīvprātīgā darba jomā. Bet vēl vairāk radījis paraugu, kā veikt brīvprātīgo darbu 20 gadu garumā. Piemēram, šis brīnišķīgais tīkls izstrādā vairāk kā 20 priekšlikums plānam Romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai, nodrošināja līdzdalību un 3 biedru pārstāvību kultūras ministrijas Romu konsultatīvajā padomē. Tikpat aktīvi brīvprātīgo darbu biedrība veic Labklājības ministrijas dzimumu līdztiesības komitejā, kur pārstāvētas 2 biedrības un kur lielisks tīkls aktīvi veido dienas kārtību. Kopš pagājušā gada rudens, kad lēni virzījās tīkla kolektīvais iesniegums par bezmaksas higiēnu preču ieviešanu, tika uzrunāti un iesaistīti brīvprātīgā darbā gan ginekoloģijas speciālisti, higiēnas preču ražotāji, sabiedrisko attiecību speciālisti. Tika sagatavots plāns un materiāli pilotprojektam 2 Latvijas pašvaldībās. Visās skolās Aizkrauklis un Bauvu novados, kur nodrošināja 25 mācību iestāžu personālu un skolēnu domu iesaistu meiteņu veselības jautājumu aktualizēšanā. Pilotprojekti tika veiksmīgi īstenoti. Tā varētu turpināt, bet gribu noslēgt, ka šis neaprakstāmi skaistais tīkls sniedz informatīvu, iedvesmojošu un ļoti praktisku atbalstu brīvprātīgajiem. Dāmas un kungi, šis brīnišķīgais tīkls ir sieviešu sadarbības tīkls. Paldies. Iepriekš nāciet tuvāk, kolēģis. Pirmkārt, paldies nominētājiem, bet visvairāk paldies visām kolēģiem, kas gan biedrības valdē, gan padomniekos, gan biedrībās. Vai Ramona lūdzu nāc blakus? Ramona lūdzu nāc. Jo, redziet, mūsu tīkla pārstāvji arī šeit ir, un man ir prieks, protams, redzēt arī no Jelgavas nominēto mūsu sievieti līderi Ilgu Antužu arī. Nāciet līgi pie mums. Un es redzu vēl. Nāciet, visi nāciet. Jā. Nāciet, lūdzu, priekšā. Es vēlreiz gribēju teikt tā. Latvija ir stipra tikai tad, kad ir stipras sievietes un vīrieši.
Ne tikai ugunsdzēsēji brīvprātīgās biedrības, bet arī sievietes tur, kur viņas ir, vai ne, savos darbos. Un tāpat meitenes un puiši. Un kaut arī lielākoties šie balvu saņēmēji tomēr ir sievietes. Jo, redziet, bieži vien ir tā, ka darbus, kurus neapmaksā, arī institūcijās uztic sievietēm. Tad man gribas teikt, mēs gribam iesaistīt arvien vairāk vīriešu, kas mūs atbalsta. Un tās higienas preču kastes, kuras sāpināja mūsu muguras. Visa tās negulētās stundas un darbi, man liekas, tie ir novērtēti fantastiski. Un paldies jums visiem. Un grūtākais laikam ir tas darbs, nevis vienreiz kaut ko izdarīt, bet to darīt katru gadu un atkārtot. Un mūsu tīkla valdē to kolēģi dara jau vairāk kā 20 gadus, un mums ir pievienojusies jauna padomnieču paudze. Un es ceru, ka arī Saeimas prezidijs atbalstīs meiteņu dienu, un es ceru, ka mēs arī tiksimies, jo viens no aspektiem, ko mēs rosinājām Saeimā, bija runāt par meiteņu iesaisti brīvprātīgā darbā un sabiedrības līdzdalības procesos, tātad biedrībās. Tā kā vēlreiz visiem paldies. Es vēlreiz atkārtoju, es apsveicu visus šīs dienas diplomu ieguvējus. Es jūtos kā vienā komandā, kā vienā milzīgā, apbrīnojamā komandā kopā ar jums un ar manām kolēģiem šeit. Tā kā aplausi visām jums zālē un visiem jums zālē. Inete, tas varētu būt jūsu trešais atbalstošais vīrietis. Paldies. Paldies Uģim. Sveicam arī organizācijas, balvu saņemot, un tagad nākamo mums organizācija nosauks Gunta Anča. Jā, vēlreiz es, un šoreiz vairs par brīvprātīgajiem nē. Mēs jau vienojamies, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Tad, kad Ints man teica, tev būs jānosauc šī balva, es teicu, nezinu, vai tas tā īsti par mani. Bet es padomāju, kāpēc nē? Tas tak ir pilnīgi par visiem. Un tad, ja mums tagad ir jāuztur šī intriga, tad mēģināsim uzturēt intrigu. Pirmkārt, viņi atrodas pie jūras. Otrakārt, viņi ir ļoti īpaši, jo viņi darbojas daudzās jomās, lai gan viņa nosaukumā ir tikai viena joma. Tas, ko viņi dara ļoti aktīvi pēdējo 2 gadu laikā, kopš ir izveidojušies, viņi pirmkārt lejas sveces Ukrainas atbalstam, kas man šķiet ļoti svarīgi. Viņi gatavo tīklus Ukrainas atbalstam, jo šajos pēdējos gados noteikti ir kaut kas jādara, lai atbalstītu Ukrainu. Kā tad savādāk mēs to varam darīt? Un tad viņi vēl glābj gulbi. Jūs zinājāt, kas glābj gulbjus? Gulbjus glābj parasti ugunsdzēsēji. Tie, kas kaķus glābj arī no augstiem kokiem, vai ne? Bet savukārt gandrīz katru dienu ir izsaukumi arī uz dažādu cilvēku mājām. Gandrīz katru dienu kādam noteikti ir jāpalīdz. Jāpalīdz gan ugunsgrēka gadījumā, gan tajā gadījumā, ja ir notikusi kāda nelaime pie ūdens. Jāuzvaktē keitisti, jāplūkojas, vai kāda jahta nav gāzusies, kas tur stāv. Un tāpēc man ir milzīgs prieks aicināt ne tikai puišus, kā es šodien sapratu un kā Inete teica, bet gan daudz plašāk no Enguras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, lai sveiktu viņus ar atzinības rakstu.
esmu manām satraucies. Paldies tie, kas pieteica mums. Paldies, ka esat ievērojuši mūsu darbības, ko mēs darām. Man baigi trūkst vārdu. Nebija gatavojies. Es domāju, ka man nebūs jānāk un jāsaka runa. Liels paldies. Šobrīd man blakus ir tikai 2. Mēs esam ļoti daudz. Un šī nav vienīgā sieviete mūsu kolektīvā biedrībā brīvprātīgi. Teikšu droši vien, ka paldies, kas mūs pieteica un piesakieties, kas var. Ir ļoti daudz brīvprātīgu organizāciju biedrības, kurām ir vajadzīgi tie brīvprātīgie. Paldies! Kāds tanī pusē varbūt apstājas? Jā. Redz, laba reklāma, bet tikai viņi neteica pie mums piesakaties. Pie visiem malači, tieši tā arī vajag. Un mums ir vēl divi godināmie šodien, un tos mums nosauks Reinis Uzulnieks. Nerādīšu. Jā, man būtu iespējas noteikti katram pasniegt šādu atzinības rakstu, bet ir 2017. gada izskaņa un darbu uzsāka brīvprātīgo kustība. Šo gadu laikā vairāk kā 200 brīvprātīgo devušies uz onkoloģijas centru nodaļām, lai sniegtu atbalstu slimības skartajiem cilvēkiem. Pacienti, saņemot atbalstu, atgūst mieru un paļāvību, ticību, ka atveseļošanās ir iespējama. Izejot kopīgi pastaigā, palasot priekšā grāmatu vai vienkārši esot blakus onkoloģijas pacientam, brīvprātīgie palīdz justies vērtīgam, justies sabiedrībā un vajadzībām. Tad, diemžēl, nāca Covid pandēmija, un šī biedrība uzsāka atbalstu par programmu Sirsnīgas sarunas. Krīzes uzticības tālrunis, sarunās atbalsts smēlās arī stacionāri pacienti. Programma Draugu plecs, palīdzība onkoloģijas pacientam, izrakstoties no stacionāra, palīdzība nokļūt līdz dzīvesvietai, sagādāt medikamentus, kā arī emocionālu atbalstu, sekmējot aktīvu iekļaušanu sabiedrībā. Šo gadu laikā slimnīcas vadību un medicīnas personāls ļoti atzinīgi novērtējis brīvprātīgo kustības ieguldījumu, jo brīvprātīgais darbs atvieglo mediķu darbu ikdienu, ļaujot uzmanību pilnībā vērst ārstniecības procesam. 2024. gads. Kustība atsāk aktīvu darbu arī pēc Covid ierobežojumiem. Atjaunoties, kustība sāk darboties jauns moto – no sirds uz sirdi. Moto rotā brīvprātīgo speciālo apģērbu un apliecības. Katru mēnesi notiek brīvprātīgo apmācības, nozares mediķu aprūpas speciālistu, psihologu un garīdznieku vadībā, kā arī dažādas atbalsta grupiņas. Un kas ļoti priecē, kad šo organizāciju ir pieteikuši ļoti daudz pacientu. Un man tas gods pateikt paldies un pasniegt atzinības rakstu biedrībai Svētās ģimenes māja. Paldies Saivai Lustei un Olgai Strauganei. Labdien! Sirsnīgs sveiciens visiem brīvprātīgajiem. Sirsnīgs sveiciens visām organizācijām. Un man ir liels prieks, ka organizācijas ar katru gadu kļūst vairāk un arī brīvprātīgie. Un mēs dzirdam arvien jaunus uzvārdus, jaunus vārdus, jaunus darbus. Tas ir brīnišķīgi. Un varbūt kādu vārdu došu Olgai Slaugotnei, kura ir ļoti aktīva onkoloģijas pacientu atbalsta brīvprātīgā.
Un tieši viņas idejas ir tās, kuras arī nosauca tikko kā galvenās, kāpēc mēs esam nominēti. Olga, lūdzu. Paldies Inesei, paldies jums visiem. Šodien ir otrā advente ticība. Un mēs ejam uz Latvijas onkoloģijas centru, lai dot ticību pacientiem saviem spēkiem, dot ticību, ka viņi atveseļosies. Mēs ieejam, tagad mums gada laikam tumšākais laiks, mēs ieejam it kā tādā tumšā atmosfērā, bet mūsu uzdevums to atmosfēru padarīt gaišāku, jo tas ir mūsu laikam galvenais uzdevums, lai cilvēki ticētu, ka viņi atveseļosies, ka viņi atkopsies un darīt visu, ko mēs varam no savas puses, lai tā arī notiktu. Paldies! Paldies! Mums šogad ir nācis klāt vēl viens godaraksts, un šis nāk no Labklājības ministrijas, kas ir kā uzraugošā iestāde Nodarbinātības valsts aģentūrai. Šī ir sieviete, un es viņu no rīta satiku, un viņa teica, šis gads ir dzīve vienos tusiņos, no viena tusiņa uz otru tusiņu. Viņa ar savu enerģiju ir paraugs jebkuram. Viņas vadībā Jelgavas senioru universitāte ir kļuvusi par vietu, kur desmitiem seniori katru gadu ne tikai gūst jaunas zināšanas, bet arī bauda dzīvi. Šī sieviete aktīvi popularizē arī brīvprātīgo darbu nozīmi sabiedrībā, lai celtu brīvprātīgā darba prestižu gan vietējā, gan plašākā mērogā. Viņai ir arī mentori jaunajiem brīvprātīgajiem, mācot viņiem, kā veiksmīgi organizēt un vadīt sabiedriskās aktivitātes. Viņas darbs ne tikai bagātina arī senioru dzīves, bet arī iedvesmo citus būt aktīviem un uzņemties atbildi par savu kopienu. Ar skaļiem aplausiem Labklājības ministrijas godaraksts Ilgai Antožai. Labdien visiem! Es tiešām no sirds pateicos saviem studentiem, kur uzticējās man un tiešām nāk, mums viss notiek, mācības. No sirds pateicos Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniecei Ritai Vectirānei, jo bez viņas uzmundrinājuma, bez viņas atbalsta droši vien mēs nevarētu sasniegt. Paldies mūsu pilsētai, paldies arī es novēlu jums visiem un turpināt iesākt to darbu, un šis darbs patiešām rada gandarījumu ne tikai mums, bet arī visai mūsu kopienai. Lai jauka svētku diena un lai priecīgs nākamais gads jums visiem. Paldies! Gandrīz nenokrita. Ja ne vētraini aplaus, tad vētraini smaidi. Vētraini smaidi. Pietiks ar smaidiem vētrainiem. Paldies Reinim. Sveicam visus, kas saņēma godzīmes, bet atceramies, svarīgi ir pilnīgi visi. Vienmēr būs kāds, kurš saņems nedaudz lielāku.
diplomu, kāds varbūt nedaudz mazāk, bet tas, man liekas, nav tas svarīgākais, kāpēc vispār tu esi brīvprātīgais. Es arī no savu piemēru to varu teikt. Jo mana brīvprātība atkal ir tāda, ka es parasti, man pat nav tāda, latviski sakot, faila, ko nozīmē, kas man par to būtu. Man pat vienkārši neeksistē. Man ir tādā ziņā tukšs kastīte. Es vienkārši, ja es redzu, ka es varu ko labu izdarīt, ja man ir tam laiks, un ja manis darītais var tiešām dot kādu labumu, tad ir vērts to darīt. Tad tas ir riktīgi jādara. Un gribu pateikt milzīgi paldies visiem, kas jūs šeit šovakar esat klāt. Un paldies arī Nodarbinātības valsts aģentūrai, kas jau 11. gadu šo godināšanu organizē. Un, jā. Un paldies arī visiem sadarbības partneriem, kas naktīm, jo es parasti sēžu ar grafiku, es saku, kur ir rezultāti. Kāpēc nav katrs aprakstīts, kāpēc nav rakstīts, kāpēc tieši tu izvirzi vai neizvirzi. Tad milzīgs paldies arī žūrijai par jūsu lielisko darbu. Ļoti viegli jums ir sastrādāties. Paldies, ka jūs iedziļināties. Un tas nav viegli izvēlēties kādu starp visiem, kas ir jāizvēlās. Tas principā ir nereāli. Tā kā paldies vēlreiz visiem un sveiciens arī, kas skatās mūsu tiešraidē, tad mēs drīz jau slēgsimies ārā, bet tiem, kas ir klāt esoši, tagad pavisam vienkārši kārtība jau pieminēja. Paldies, ka pieminēja, ka ir otrā adventa. Es vienkārši mēģināšu jūs visus pierunāt, nodziedāt 3 pantiņus vienai Ziemassvētku dziesmai, ko mēs tagad visu kopā izdarīsim. Un pēc tam es aicināšu visus, kas ir saņēmuši lielos diplomus, ar lielajiem diplomiem, atnāk šeit priekšā, un arī ministrijas īpašais, tas drusku mazāks, bet tur atnāk šeit priekšā uz tādu kopīgu bildu, un pēc tam mums jau tāda tradīcija, ka visi klātesošie mēģinās saspiesties šeit priekšā un uztaisīt pavisam lielu kopbildu, kurš fotogrāfs būs uz balkona. Tā kā paldies vēlreiz visiem klātesošajiem, paldies par jūsu ikdienas darbu, un nodziedam katru gadu no jauna. Katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk, pie mums zemē ļaunāk un mūs svētīts nāk. Nāk viņš katrā mājā, savā godībā, stiprina par vairāk mūsu ticībā. Arī man viņš Tā vienmēr ir dziedāt līdzi daudz vieglāk nekā dziedāt. Paldies jums vēlreiz liels. Aicinu visus ar lielajiem diplomiem šeit priekšā un mēģināt nemukt prom klātesošie. Pēc tam ir vēl nedaudz sienas ārpusē. Parunājam individuāli, apsveicam viens otru. Aicinu lūdzu visus priekšā. Ilga Antuža nāk lūdzu biedrības svētās ģimenes māju un arī visi balvu pasniedzēji lūdzu arī uz kopīgu bildi. Engurs brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrība nāk priekšā, Latvijas sieviešu nevalstisko organizācijas sadarbības tīkls, Eva Valtere, Mudīte Paigle, Ligita Stikute, Gunita Mežniece, Aldis Silovs un arī visi balvu pasniedzēji nākam uz smuku kopbildi. Sekojam fotografu norādēm. Es mazliet izgāju no scenārija. Es gribētu visi skaļs aplausus šī pasākuma galvenajai sējai un organizatoram Intam Teterovskim. Balvu pasniedzēji arī lūdzu nākam šeit uz kopīgu bildi. Sekojam fotografu norādēm. Tagad tie, kas ir šeit, paliek un lūdzu visi brīvprātīgie nākam uz kopīgu bildi. Visi. Jā, paiet tur nedaudz. Es to viņu paņemšu galdu nost.